Labrīt, piekdien mēs turpinām apskatīt apstākļu darbu 7. nodaļu šodien no 55. panta par Stefānu. Atcerieties, vakar mēs dzirdējām, ka tie, kas dzirdēja, grieza zobus uz viņu, un tagad lasām, bet viņš svētā gara pilns. Pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību, un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzies, redz debesis atvērts, un cilvēku dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņa ausis aizspieduši un skaļi kliegdam visi reiz metās viņam virsū. Un izzinuši ārpus pilsētas, tie viņu nomētāja akmeņiem. Liecinieki atstāja savus drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Zals. Viņi Stefānu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaugdams lūdza, kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās, kungs nesodi viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Šeit mēs redzam, cik ļauni šie cilvēki tiešām bija. Viņi nepieņēma, kā mēs pārdomājam vakar, Dieva vārdu, bet viņi grieza zobus pret viņu. Tagad mēs lasām, ka viņi pilnīgi aizbāza savus ausis, viņi negribēja dzirdēt patiesību, un viņi izstuma Stefānu ārpus pilsētas un nomētāja viņu ar akmeņiem. Mēs runāsim arī vēl par to rītdien. Bet šeit mēs redzam vairākas svarīgas lietas. Un galvenais, ko es gribu uzsvērt šodien, ir, kad šī momentā Dievs deva Stefānam ļoti brīnišķīgu spēku un deva viņam atklāsmi. Viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērts un cilvēku dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Mēs zinām, ka Jēzus ir nosēdies pie Tēva labās rokas, bet šī momentā viņš ir piecēlies no savu tronu. Kādēļ? Viņš ir piecēlies, lai nākošās minūtēs sagaidītu pirmo mocekli kristīgai ticībai. Jēzus piecēlās no trona, lai ar atvērtām rokām sagaidītu Stefānu mājās pie sevis. Tas ir, cik augsti Jēzus vērtēja viņa dvēseli, cik augsti viņš vērtē katru mūsu dvēseli. Viņš sagaida mūs mājās ar atvērtām rokām. Un tas deva Stefānam spēku nodot savu garu un dvēseli viņam un iet mājās, būt pie viņa. Mēs runāsim bišķiņ vairāk par šo vēl arī rītdien. Dargais un mīļais debes Tēvs, pārdomājot pirmā kristīgā mocekļa nāvi, mēs redzam un saprotam, ka tā bija ieiešana godībā. Un mēs redzam, cik ļauni cilvēki var būt pret Tevi un Tavu vārdu, ka viņi aizbāž savus ausis. Un tādi mums ir arī apkārt. Tādus mēs pazīstam, kas aizbāž savus ausis patiesībai, kas negrib dzirdēt. Kungs, apžēlojies par viņiem. Mīkstin viņu sirds, pirms nav par vēlu. Jo tie, kas Tevi noliec šeit, Tu nolieks Tēva priekšā. Bet tie, kas apliecina Tevi šeit, kā Stefāns, tos Tu apliecini Tēva priekšā. Paldies, ka Tu parādi, cik augstu Tu vērtē savus bērnus, ka Tu piecēlies no trona, lai sagaidītu Stefānu mājās pie sevis. Kungs Jēzu, mēs Tevi mīlam, un mēs pateicamies par Tavu lielo žēlastību un mīlestību. Un mēs lūdzam palīdzi mums būt drošsirdīgiem, nekad nebaidīties apliecināt patiesību. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, Tavu svētību pār mūsu mīļājiem, tuvu un tālu. Aizlūdzam par mūsu zemi, aizlūdzam par mūsu vadītājiem, visos līmeņos valdībā, un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu dod viņiem gudrību un palīdz viņiem. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs lūdzam, Kungs, par nemieriem, kas ir citās pasaules malās. Tik daudz cilvēku ir uzbudināti, tik daudz cilvēku vienkārši dzenās pēc viskaut kā, bet ne pēc Tevis. Mīļais debes Tēvs, uzrunā viņu sirds. Dārgais un mīļais debes Tēvs, es ar mūsu māsām un brāļiem Pakistānā un citās zemēs, kur viņi tiek vajāti savas ticības dēļ, tāpat kā Stefāns tika vajāts.
uzliec savu roku, stiprini viņus un palīdz. Un kā Stefāns lūdza, tā mēs arī lūdzam piedot tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara, lai viņi atgriežas pie patiesības, pie tevis. Dziedini mūsu slimos, piestājies klāt, uzliec savu roku, svētī mūsu ģimenes, svētī mūsu darbu šodien, un pateicamies par visiem, kungs, kas strādā godīgos darbos, stiprina un palīdz. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.